nevar saprast, kam viņi īsti pieder, ne ka turētājiem, ne ka zemes īpašniekam. Tad ir tieši šis jautājums, jo katra pašvaldība to jautājumu interpretē atšķirīgi, un nevienmēr zemes ierīkotājiem ir iespējams to viedokli mainīt vai nemainīt uz otru pusi, jo vairs nav pārliecības, ka arī pašam ir izpratni pareizi par šo komunikāciju aizsardzības un noteikšanu. Mēs atkal gribam sajaukt, ka savu uzmērīšanu zemes ierīcību. Mēs runājam par zemes ierīcības projektiem un par tām aizsardzībām, kas ir jāattēlo zemes ierīcības projektā, jūs attēlot tās aizsardzības, kuras ir teritorijas plānojumā norādītas. Teritorijas plānojumā dēļ mēroga noteikumi pasaka, pašvaldībai jāizpilda nosacījumos. Ja pašvaldība nav ielikusi, viss paliek mierīgi. Tur ir rakstīts, kad ir vai tajā aizsardzjoslu plānā uzrādītās, vai atbilstoši aizsardzjoslu likumam. Un aizsardzjoslu likums nosaka aizsardzjoslas ir visām komunikācijām. Tā, jums dabūt informāciju no teritorijas plānojumiem. Neviens nav teicis, ka jums ir jāatrod inženieru komunikācijas apakšzemes, un tagad jums ir jāuzmēr, un tagad jāsaprot, kur vēl tā aizsargos. Tā nav. Nē, tā nav jāuzmēr. Mēs saņemam informāciju par šo apakšzemes komunikāciju, un viņai ir jānosaka aizsargos, bet vienā pašvaldībā ir jānosaka tajā gadījumā, ja tā ir caurējoša un kaut kāda komunāla dienestam piederoša. Citā gadījumā ir jānosaka arī tām komunikācijām, kas ir sarkanajās līnijās, ja tā ir ielas teritorija. Citur atkal nevajag norādīt, tāpēc, ka tur kaut kas pārklājās. Pašvaldībai ir šīs tiesības izlemt, kāds projekta risinājums. Viņai nav tiesības pateikt, ko jūs attēlojat zemes ierīcības projektā. Mēs pašā sākumā runājam, kas ir pašvaldībām jānorāda projekta izstrādes nosacījumos. Pašā sākumā runājam. Pašvaldība uzraksta lēmumā, saskaņot ar komunikāciju turētāju un domā, kā tu gribi. Pašvaldība tā nevar. Ja viņa tā raksta, tad jūs rakstat mums vēstules. Noteikti pasaka skaidri un gaiši. Pašvaldība nosacījumos norāda institūciju, ar kuru ir saskaņots. Nav pateikts, jānorāda ir obligāti. Tur ir rakstīts institūcijas. Nav rakstīts institūcijas. Jūs te tā. Nē, runājot par citu ko. Runājot par to, ka ir vieni noteikumi, viens aizsardzjoslu likums, un katrā pašvaldībā šos normatīvos aktus interpretē, katrs pēc savas saprašanas. Tad tur var uzzināt vienotu viedokli. Viņš gan ir noteikti, ka zemes ierīcības projekta izstrāde neregulē šo kārtību, kā pašvaldībām būtu jānosaka aizsardzjoslas vai apjūtinājumi. Neregulē. Varu pateikt vienu lietu, līdz ar to es nevaru runāt par to, kā pašvaldībām būtu jārīkojas. Es varu runāt par to, ko šobrīd paredz noteikti attiecībā uz nosacījumiem. Kādi pašvaldībām ir jāizsniedz. Ja pašvaldība jums izsniegs nosacījumus, attēlot zemes ierīcības, ka te šajā vietiņā ir komunikācijas, kuras teritorijas aizsardzjoslas, kuras teritorijas plānojumā nevar attēlot mēroga, tad jums viņi būs jātēlo zemes ierīcības projektā. Ja ne, visi pārējie jums ir jātēlo no zemes ierīcības projekta. Nav pateikts, ka pašvaldība savos nosacījumos var norādīt, kādas aizsardzjoslas jums ir jātēlo. Nav tā. Tā nav paredzēts pašvaldībām tiesības. Pateikt, kādas ir aizsardzjoslas jātēlo zemes ierīcības projektā. Tas izriet no zemes ierīkotāja zināšanu līmeni, profesionalitātes. Es nezinu, galā atbildības, es varētu teikt. Jūs jau nevarat uzprojektēt, ko ja jūs nezināt. Jums jau ir jāzina, kur ir tās komunikācijas.
ja tās aizsargos, materiāls komunikācijas galvenais ir aizsargos. Jūs jau nevarat projektēt vispār, tas nav iespējams. Tā, ejam tālāk. Jo vēl mums ir jāpabeidz dažas lietas, kas varbūt nav tik būtiskas. Tā, ir paredzēti īpašie gadījumi. Tas skaitā pārējais noteikti, pēc tam būs, ko daram ar visiem tiem, kur projekts izstrādes ir iesākts. Īpašie gadījumi, kur ir paredzēts, ka nav jāsniedz pašvaldībā iesniegums par projektu nosacījumu izsniegšanu, nav vajadzīgi nosacījumi, un tas ir gadījums, ja būvprojektā jau ir paredzēti šie zemes sadales gadījumi. Lielākoties tie ir saistīti projekti, kurus realizē Latvijas valsts ceļi. Un kāpēc? Tāpēc, ka tur jau skaņo šo būvprojektu dokumentāciju jau iekšā viss ir skaņots. Gan ar pašvaldībām, gan ar visiem inženieru komunikāciju turētājiem un tādām lietām. Līdz ar to, tad, kad nāk, šis ir gadījums vienkāršākais, ko es runāju par Latvijas valsts ceļiem, pieļauju, ka Rail Baltica sakarā būs arī Latvijas dzelzceļš iespējams. Nav jāprasa projekta izstrādes nosacījumi, jālaš šī būvprojekta dokumentācija un jāgatavo zemes ierīcības projekts. Pār nākošo īpašo gadījumu. Šobrīd noteikumos ir atrunāta kāda lieta, ka projektētās zemes vienības platības ierādītajām zemes vienībām var atšķirties pilnīgi neierobežotā, neteiksim, ka pilnīgi neierobežotā, bet tam nav nekāda sakara ar mērniecības kļūdām, nesaistas kļūdām, jā. Projektētās zemes vienības platībā tā nesaiste var būt tik liela, kāda ir noteikta pašvaldības teritorijas plānojumā. Ja ir pateikts, ka zemes vienības minimālā platība ir 3 hektāri, tad ir jābūt 3, tad nevar būt, tad viņi būs savādāk. Šeit ir jāuzņemās risks gan pašvaldībām, gan zemes ierīkotām, tad, kad viņš sāk strādāt šo zemes ierīcības projektu. Tajos gadījumos, kad ir 10 hektāri, platība tikai 5 trīkst. Saprotam, ja 10 sadalīs uz pusēm, tad tur var būt visādas iespējas. Un var būt, ka to zemes ierīcības projektu vispār nevar realizēt, vai viņi pēc tam neapstiprina. Vai atkal tad, kad apstiprina un sāk uzmērīt, tad beigās nevar uzmērīt un nevar pabeigt mērniecību. Līdz ar to pašvaldībai ļaujot sadalīt zemes vienību ierādītām metodēm tieši tādās platībās, kādu paredz teritorijas plānojums, ir pašai jāuzņemās risks, ka tur varētu neatbilst. Un jāuzņemās kaut kāds pienākums informēt to pašu zemes īpašnieku, kas ir ļoti liels risks un nevarēs realizēt to zemes ierīcības projektu tālāk. Tieši tāpat, kā mēs runājam par šiem kopietīšaniem. Minimāla platība ir 3 hektāri, 1,99 viņa vairs nevar. Bet pagaidi, taču teritorijas plānojums. Mums arī tur nav tik viennozīmīgi. Jā, tur nav tik viennozīmīgi. Tur jāskatās ir attiecībā uz būvēm vēl kāds, tur ir kāds nav, kāds ir pierādījums. Katrā gadījumā tas ir. Jā, pašvaldībai ir pēc tiesības projekta izstrādes nosacījumos pateikt, ka ne tikai ir vajadzīgs topogrāfiskās informācijas, augsts detalizācijas topogrāfiskās informācijas plāns, bet ka šis zemes ierīcības projekts ir izstrādājums pēc instrumentālas uzmērīšanas. Šī prasība ir diezgan tāda, diezgan neadekvāti, jūs saprotat, bet ir aizdomas, ka tur varētu būt. Es varu ierosināt, var jau arī tajā topogrāfiskajā uzmērīšanā, ja jau prasa to topogrāfisko plānu, uzreiz arī piemērīt tos robežpunktus, un tad jau redzēs uzreiz. Attiecībās tādēļ speciālistam lietām zekalu lietam. Tur jau kupiks uzreiz uzmērot būs zināms, vai nav. Jā, bet tas ir kas, es pilnīgi piekrītu, tādēļ speciālists sāks iejaukties zemes personālas uzmērīšanas vietās, viņas labi nebūs, jā. Kāds tādēļ speciālists, tur jau kaut vai tā pati pašvaldība uzreiz redzēs. Tur varbūt ir taču priekšnieki ar robežzīmēm pazīmējuši vispār. Nē, tur nebūs robežzīmes. Žoks nevienmēr ir robeža. Te vienmēr ir jāatcerās, ko visu moments. Ejam tālāk. Jāskaņo, jau mērnieks. Projekta grozījumi. Ļoti
caudavīga daļa noteikumos, par ko milzīgi daudz domājam, diskutējam, apjautājāmies, beigās tāds tiks viens sanāk un tā visa. Kāpēc? Ir paredzēts, ka projekta grozījumus var izstrādāt tikai projekta daļai. Ko tas nozīmē? Te ir piemērs. Bija sākumā zemes vienība A, zemes vienība B. Zemes īpašnieks izdomāja, ka viņš ir sadalīt A uz pusēm un B uz pusēm. Uztājas zemes ierīcības projektu, sanāk 4 zemes vienības. Man atļauj īstenot pa posmiem šo projektu, es uzmēru A1, A2, un tad, kad sāk B1, B2 mērīt, es saprotu, nē, tu vēl var 3 izveidot zemes vienības. Un tas nozīmē, ka es varu izstrādāt šos grozījumus tai daļai, teritorijas daļai, kur tā kā vēl nav skarta, un sniegt kā grozījumus, un tad tie skatīsies kā grozījumi. Pēc būtības nekādas milzīgas atšķirības no paša projekta nav. Es gribēju parādīt piemēru, jā, par to, kas ir tā teritorijas daļa. Šeit ir zemes ierīcības projekts, plānot grozījumu zemes vienību, kur sadalas pusē. Un cilvēks ir mēnieks, kurš ir izdomājis, tā labāk nedalīsim, tomēr šitam tā, bet griezīsim nost to astīt šajā vietā. Te nevar būt projekta grozījumi, tas ir jauns projekts, jo pilnīgi jauns risinājums. Te ir skartas abas daļas. Te nav tā viena daļa, tikai skarta. Izmainot šo te robežu, mēs skaram šo daļu un arī šo daļu. Uzpērāt to āķi, kur slēpjās pie grozījuma. Tad, ja skar daļu, ja būtu šeit tā līnija vēl viena, tad varētu teikt, ka zemes ierīcības projekta grozījums var izstrādāt šai daļai, ja tas cilvēks gribētu labāk. Tad ļoti maz būs tādu gadījumu, ka pirmkārt grozījums varētu izstrādāt. Otra lieta, kas ir vienkāršots attiecībā uz grozījumiem, nav vajadzīgs iesniegt pašvaldībā šodien iesniegumu. Par to, ka cilvēks grib grozījumus strādāt, viņš uzreiz vēršās pie zemes ierīkotāja. Zemes ierīkotājs būs tas, kurš izvērtēs, kurš grozījumus var strādāt vai nevar. Nākošā lieta nav jāprasa nosacījumi institūcijām nevienai, jo viņi jau pēc būtības vienreiz ir pašprasīti visai teritorijas daļai. Viņi nedrīkstētu mainīties, ka tai daļai kaut kāda savādāk, kā tā ir izsniegt visai. Otra lieta, ka ja nav jāpieprasa, tad nav arī jāizsniegt šie projekta izstrādes nosacījumi. Strādā, viens ierīkotājs ar tiem pašiem izvērtējot vai nevar. Ir prasības, kas ir jāparāda šajā projekta grozījumos, protams, jāapkārdo, kas tad ir grozīts attiecībā pēc iepriekšējo, pārējais nekas tur atšķirīgs nav. Pilnīgi tas. Atšķirība ir nedaudz tas, ko ievieto e-lietā, neievieto visus tos dokumentus, kuri jau ir ievietot tajā zemes ierīcības projekta lietā, kas bija sākotnē, pirms grozījumiem. Pārējais nekas neatšķirās, neatkārtoja tikai dokumentus. Grozījums jāskaņo? Grozījums, jā, es mirstu, grozījumi ir jāskaņo ar to pašu institūciju, ar kuru skaņojāt to projektu, bet tikai tad, ja tur ir viņas kompetences objekti. Piemēram, ja jūs izstrādāt, ja zemes ierīcības projekta teritorijā bija kultūra vēsturiskie pieminiekļi. Jūs skaņojāt ar kultūras pieminiekļa aizsardzības inspekciju. Ja jūs grozījums taisat tai daļai, kur neskar to projekta teritoriju, tur nav kultūras vēsturiskais piemineklis, jums nav jāskaņo vairāk ar kultūras vēstures pieminekļiem. Atkal ir tas, ka jums pašiem ir tā atbildība izvērtēt, ar ko jūs skaņojat, ar ko ne. Pašvaldība, jums būs tā, ko pēc pārdotas. Pārējais noteikumiem. Būtiski. Atskaites periods vai izstrādās šobrīd zemes ierīcības projektu pēc jaunā regulējuma vai pēc vecā ir pašvaldības lēmums. Ja pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu par projektu izstrādi līdz 5. augustam, tas ir tad, kad stājās spēkā šī projekta izstrādes nosacījumi, zemes ierīkotājs izvēlas pats, kā viņš izstrādā projektu. Pēc jaunajā regulējuma vai pēc vecā. Ko nozīmē jaunais regulējums? Tas ir e-zips.
Vecais regulējums tā nu bija tā strādā. Kad zemes ierīkotājs ir tas, kurš izvēlas, neviens cits. Ja lēmums par projektu izstrādi pašvaldību nav pieņēmums līdz 5. augustam, tad ir skaidrs, ka izstrādā kā grib. Cik ilgi var izstrādāt pēc vecā regulējuma? Cik tikai grib. Atskaits punkts ir pašvaldības lēmums. Mēs arī iepriekšējā sanāksmē diskutējām par to, kas notiksies, ja pašvaldība pieņem lēmumu par projektu izstrādi pieņēmums 2. augustā. Un es kā pasūtītājs, man mazums kāda apstākļu dēļ, aizgāju pie jums nākošā gada janvārī. Varēs izstrādāt pēc jaunajiem vai pēc vecajiem. Gan tā, nav svarīgi. Un jāatcerās būtiski lieta. Ja izstrādā pēc vecā regulējuma, projektā ir jābūt norādītiem šo plānoto zemes vienību kadastra apzīmējumiem. Projektu pašu var izstrādāt pēc vecā regulējuma, bet tur vienalga ir jābūt norādītiem plānoto zemes vienību kadastra apzīmējumiem. Tāpēc mēs jau runājam, lai pašvaldība no 1.